Labadienā, labadienā, sveiki visiem! Priecīgos gaisus, kas saka topošo laimīgo. Un tātad ēterā Georgs Retro Jāgavas pilsēta Valmiera. Nu, lūk, vēl viens pēdējais no mana garaža. Vēl viens projektiņš. Nu, vēsture šim te motoram ir tāds. Vēsture tāda interesanta. Nu, restaurācija šim te motoram ir tāda diezgan nopietna. Motors praktiski, teiksim tā, 99% salikts no jaunām detaļām, izņemot sajauga kurvi, pašu kurvi un klokines gali. Tie palika dzimtie klokines gali. Kas ir saistīts par kārbu? Kārba ir pilnīgi jauna, 34. Viss ir nošeibots, noslīpēts viss. Kulisa 38. Pirmais uz leju. Īsā ās ir 13 zobi. Sekundārā ās ir 52 diametrā. Jo īsā ās pēc dabas ir 2 gabals ar 13 zobiem. Kas man ir iekšā, un sekundārā ās ir 52, un ir 12 zobiem īsās. Tad sekundārā ās ir 53 diametrā. Šitiem te diviem sekundāra vārstām un īsa vārstā jābūt komplektā. Nu tā, 34. gaņģina man ir iekšā, jauna kulise 38. Pirmais uz leju. Un uzstādīts man vēl uzstādīts sekundārajās, uzstādīts dubult gultnis. 205. dubult gultnis. Tehnoloģija ļauj to izdarīt. Un pie tam man diezgan vienkārši, ja blīvslēgu līgzde ir padziļināta, tad tur sarežģības nekādas nav. Jāizfrezē otro rīvu priekš sprotu gadina un dzen iekšā dubult gultni. 2 rindu gultni. Un tad tur pārējie 7 mm paliks vēl 7 mm blīvslēgām. Bet ja ir sekla, teiksim, blīvslēga līgzdā, nu tad tur nekas nesanāks. Ir 2 veidi. Tā šis motors ir bāze ir 354, bet motors īstenībā ir no motocikla jau 360, 65. gads, jo pirmi 360 motori gāja 354 bāze. Nu, te man ir nomainīts galvas, uzlikts no īsta 360 motora, bet īstenībā gāja mazās galviņas. 65. gads 360. Viņa gāja 354 bāzes motors. Nu, kas te vēl? Nu, te viss alumīnijas, pilnīgi viss alumīnijas ir slīpēts, pūlēts, jo 354 bāzes bloki, viņi ir tāda ļoti rupšs lejums, nu tad tur bija ko ņemties, slīpēt, pūlēt. Nu, redzamas vietas viss ir noslīpēts, nopūlēts, nu te pa to redzēt, kur palika vēl dzimtais neredzamā vietā, tāds rupšs lejums. 354, nu ir viņam tāds, nu baigi rupšs lejums. Ja, kur te ir skrūve, kas iet klokinas starpgabalā, taisnīgi ieskrojās. Jā, starpgabals ir pildīts, jo 354 motoriem visiem jau no rūpni izgājas starpgabals, klokinas starpgabals pildīts. Ja ir sajūgt diski jauni, ķēde jauna, mierinātais ir uzlikts. Vai būs redzams, nezinu, skatīšos. Jā, būs divas griežņi tur var redzēt. Nu, lūk, tāds viens no pēdējiem. Galvas sēdināts 1,5 mm slīpēti cilindri. Un klokine. Nu, klokine tas jau ir tāds atsevišķais stāsts. Nu, es to motoru varētu nosaukt tā kā par forsēto, bet nu, cik viņš tur ir forsēts, liels jautājums. Katra ziņa klokinas un vizuļa sistēma ir atviedlota līdz 50 gramiem uz vienu podu. Līdz 50 gramiem uz vienu podu. Klaņi man ir restaurēti, siliņa. Klaņi ir dzimtie, Almītas klaņi.
Tie ir atviegloti līdz 13 gramiem, noslīpēts viss un nopolēts līdz spoguļa stāvoklim. Tā kā svars, klaņu svars bez apakšā ar pirkstu un separātu ir 267 grami. Pārsvara klaņa svars ir tūpī 300. 290 grami kaut kur un pat pāri. Brīži pat ir pāri 300 gramiem viens klanis. Man šobrīd klaņi ir 267 grami. Virzuļi, virzuļi Čeho, tie arī atviegloti 167 grami. Jā, 167 grami. Un pirksti arī ir atviegloti, meklē pēc svara, pēc iespējas vieglāk. Sameklēja 39 grami. Tā man sanāca. Atviegloju visu, cik ir iespēja. Tā iedarbinot motoru, vibrācija jau, protams, ir, bet tur jāskatās, cik viņi ir liela tā vibrācija. Un braucot jāskatās, jo tā stendā notestēt kaut kā nesanāk. Tā jau rūdz forši viss iedarbināt var pa smuku un līdzsvaroti un vienmērīgi, forši nav nevaina. Dabūju te drusku pačakarēties, kamēr es to visu dabūju pie dzīvības, bet, izdevās pa smuko, pa foršo, kā saka. Jā, bloki ir slīpēti, pūlēti, vispār pa smuko. Motor, principā, visa alumīnijas ir pūlēts. Galvas, karburātoru vāks. Aidedes sajoga vāks ir pūlēts. Tāds. Un man vēl ir uztaisīts palielināti kanāli. Ņemot vērā īsto 360 motoru un īsto 354 motoru, viņam starpībā ir 2 zirgi. 354 motoram bāze ir 16 zirgi, 360 īstam motoram bāze ir 18 zirgi, no kurienes 2 zirgi. Ļoti vienkārši. Te ieplot kanāls no karburātora. Sākums ir vienāds, gan 354, gan 360. Bet motoram 354, kur dalās kanāls pa kreisi pa labi aiziet uz cilindriem aiziet, kanāls ir šaurāks par 4 mm nekā 360. Ar 354 motoram kanāls ir šaurāk par 4 mm. Tur vienkārši vajag nozaigiet vienu maliņu, nofrezēt, noslīpēt, nopulēt un uztaisīt, lai būtu līdzīgs 360 motoram, īstam 360 motoram. Un tad tie paši 2 zirgi arī parādīsies. Jāliek, protams, 360 karburātoru ar 17B galā jābūt numerācijai 17B, tas ir tieši īstam 360 motoram, jo 354 motoram bāze tur ir, man liekas, vai nebija, neceras, vai 11B nebija pēdējie cipari. Tu var palielināt tos ieplūt kanālus, kas aiziet pa kreisi, pa labi jau cilindros. Man ir bildes, ja kādam vajag bildes, varu nomest. Tur tiešām vienkārši, tur nekas nav. Ar dzelzu zāģīti maliņu vienu nogriezt un pēc tam piepucēt un aiziet, viss strādā. Tā kā te man arī drusku uzlabots. Kanāls palielināts, kloķines, teiksim, biroļu sistēma atvieglota. Tā kā, principā varētu to nosaukt tādu par minimālu forsēšanu. Tā man sanāca, tas ir tāds probnijas variants, kas saka, jā, mēģinājums, skatīsimies, kas tur tālāk sanāks. Ja tas tāds testēšanās varianta, pavasarī pārbaudīšu, ko saka. Kāda vibrācija, cik liela, kas un kā kniebiens. Es jau par tiem Čehoslovāku virzuļiem jau sen zināju, ka viņam starpība starp Čehu un Čehoslovāku virzuļiem starpība līdz 30 gramiem. Tas tā ir. Čehu virzuļi pārsvara 200 grami. No 200 kaut kur tā sanāk, vai līdz 200. Čehoslovāku virzuļiem ir 167, līdz 170 gramiem Čehoslovāku virzuļi. 30 grami jau ir starpība. Atviegloti klaņi, slīpēti, pūlēti, ja klaņi ir restaurēti. Pirksts ir jauns, apakšējais gultnis ir NTN,
tīri Japāņu, nekāds ne analogs, bet tīri Japāņu un Japāņu ražots. Jauna čakla ir ielikta klānī. Tad redzēsim, kas mums sanāks pavasarī. Katrā ziņā, rūtas tiešām forši, smuki un viss, pa galveno, kā saka. Tas te viens no maniem pēdējiem projektiem, kas man tagad tapšanas režīmā zem nosaukuma Sniegbaltīte, baltā jāva. Šis te motors būs tieši no tās baltās jāvas. Bet nesanāks man laikam šogad viņu parādīt, jo nevaru dabūt kvalitatīvus izpūtējus, vai Slovāku, vai Čehu. Raimim nav. Tā kā man tas viss projekts uzkārās. Kā tik parādīsies izpūtēji, motors būs aiz rāmi iekšā, dzimtāja rāmi iekšā, klusinātāji klāt. Tad sambildēšu vēl vienu klipu. Bet tagad, kā ir, tā ir. Bet motors man patīk. Sanāca diezgan forši, klusa, viss nā. 450 km viņš man ir noripinājis, jau drusku vairāk, jau tūpi 500 km jau stendā. 4 dienas viņš man te stāvēja un tarkšķēja pie auss, jau apnika klausīties. Tā kā lūdzu, te man viens no tiem pēdējiem. Ko mēģināsim iedarbināt, ko viņš teiks. Te man arī uzstādīts otrais blīvslēgs. Kickstarterās arī jauna pārslēgs, kas ir ar tiem diviem sunīšiem arī jauns. Viss motors ir pilnīgi jauns, tur cepura nost. Te tas uzgrieznis dekoratīvais unikālis, tāds dabā nav. Karburātām boksa uzstādīta ar kantīti. Visi uzlabojumi, kas saka, motoram ir, lai daudz maz varētu tam motoram uzticēties, bet, jāatceras, ka jāvai ticēt nedrīkst nekur un nekad. Jo jau tas tāds īpatnējs motors un detaļu kvalitāte ir zem ļoti liela jautājuma. Tā, mēģināsim darbināt. Šodien ir 26. decembris, pilsēt kaut kur aptuveni pusi 2 dienā. Pašām prieks, ka man kaut kas izdevās. Gribējāt jau šogad, bet šogad laikam nesanāk salikt visu kopā. Rūtas tiešām forši. Gaņģina ir vēl tāda pastīva, jauna, pilnīgi jauna. Cilka ir tāda pastīva, slēgas viņa pastīva. Bet, gaņģina ir diezgan klusa. Visi robi, visa gaņģina taču ir jauna. Robi diezgan tādi klusi, gan pirmais, gan otrais, gan trešais, gan ceturtais. Bet pārsvara gaņģina, tos kaut kādu savu tehnisko fonu, bet, te tā daudz maz klusu. Redzēsim pavasari, ko teikt. Pirmie 5 sotiki es tendēju nobraukt, tā kā man tā piebraukšanas režīms būs drusku vienkāršāk. Paldies visiem, paldies par uzmanību. Georgs, Retro Jāva, Valmiera, 263. Gatavojiet savus močus nākamam sezonam. Te jau nekas nepalika. 4 mēneši un atkal citīsim domā. Tā. Tas laikam būtu tā kā viss. Paldies par uzmanību. Čau tautā. Ja kas raksties zvanīt, bildes ir, tā kā varu aizsūtīt. Visu labu.